ieklausīsimies vārdos no pravieša Jesajas grāmatas 53. nodaļas. Mēs visi esam noklīdušas avis, katrs iet savu ceļu, bet viņam Kungs uzlicis visu mūsu vainu. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies, ka arī šajā dienā mums ir dota iespēja iet savu ceļu. Jautājums tikai, vai mēs zinām, kurp mēs dodamies, vai mēs apzināmies savas dzīves mērķi. Debes Tēvs, Tu zini, mēs labprāt gribētu uzlūkot sevi kā tādus, kas esam pārliecināti par savu dzīvi, kā tādus, kas zinām, ko darām, kāpēc rīkojamies tā vai citādi. Mēs gribētu būt pārliecināti, ka teikšana par savu dzīvi ir mūsu pašu rokās, ka mēs esam pietiekami apņēmīgi, mērķtiecīgi un izdarīgi, spējīgi tikt ar savu dzīvi galā. Taču, laikam jāatzīst, realitāte bieži vien ir daudz pieticīgāk. Jau senais pravietis ļoti labi apzinājās, ka mēs cilvēki lielākā daļa un lielākoties esam kā tādas noklīdušas avis, kur katrs iet savu ceļu, bet ne jau tādēļ, ka zina, uz kurieni dodās, ne jau tādēļ, ka mērķtiecīgi īsteno savu dzīvi, bet vienkārši kaut kā nebūt, kaut kur nebūt, iet cauri dzīvei bez īpašas jēgas un saprašanas. Mēs visi esam kā noklīdušas avis. Taču iespējams tā vēl būtu mazākā problēma, ja mēs būtu noklīduši un apmaldījušies tikai galamērķa nozīmē vai izpratnes par dzīvi nozīmē. Tad tā būtu mūsu katra paša individuālā problēma vai nelaime. Taču mēs esam bieži vien noklīduši un apmaldījušies ne tikai savā izpratnē par galamērķi un dzīves jēgu, bet arī izpratnē par vērtībām, kā sadzīvot vienam ar otru. Mēs esam apmaldījušies savās vēlmēs, vajadzībās, iekārēs, attieksmē vienam pret otru. Tik ļoti brīžiem mūsu attiecības samezglojas, ka mēs vairs tās nespējam atrisināt, kā vien caur agresiju un vardarbību. Mēs paši jūtamies slikti tādēļ, ka īsti nezinām, ko ar savu dzīvi iesākt, un tad arī viss apkārt lēnām un pamazām sāk mūs kaitināt. Tajā skaitā mūsu līdzcilvēki, kas ir tādi paši apmaldījušies un noklīduši, gluži kā mēs. Un jā, laik pa laikam mūsu vidū rodas konflikti, nesaskaņas, savstarpēja naidošanās, un mēs mēģinām kaut kā no tās iekšējās agresijas tikt vaļā un uzkraut to kādam citam. Un tad, mūsu vidū parādās kāds, kas ir ļoti atšķirīgs no mums pārējiem. Un senais pravietis runā: Kungs, par tavu kalpu, kas ir tik atšķirīgs no visiem, ka kļūst par galveno kandidātu grēkāža lomai. Viņš sāk visiem pārējiem izskatīties pēc traucēkļa, pēc lielākā šķēršļa, pēc lielākā ienaidnieka. Un lēnām un pamazām tieši ap viņu savirpinās viss grēkāža mehānisma spēks,
tumsa un ietekme. Un beigu beigās viņš tiek pasludināts par visa ļaunuma sakni. No viņa ir jātiek vaļā. Viņam nav vietas mūsu vidū. Viņš neiedaras, jo norma esam taču mēs paši. Tā ir jāsaprot pravietojums, ka tu, kungs, viņam esi uzlicis visu mūsu vainu. Jā, mūsu grēks, mūsu apjukums, mūsu nomaldīšanās pašiem pie sevis, mūsu neizpratne, neziņa, bailes, agresija, to visu pamazām mēs uzliekam viņa plecos. Un aizvadītā lielā piekdiena un lieldienu stāsts kopumā mums to atgādina. Par laimi mums, viņš, kas ir atšķirīgs un citādāks nekā mēs, ne tikai viņš uzņemas vainu, kas viņam nepienācās, ne tikai viņš uzņemas mūsu grēkus uz sevi, vēl vairāk. Viņš nepārstāja mūs mīlēt. Viņš nepārstāja par mums rūpēties un gādāt. Viņš patiesībā kļūst par mūsu labo ganu. Tas, kuru gribējām izslēgt no sava vidus, izraidīt, nogalināt. Viņš ir mūsu patiesais labais gans. Viņš dodas meklēt pazudušās avis. Viņš uzrunā katru no mums un grib mūs atvest atpakaļ mājās, lai mēs nebūtu nomaldījušies, lai mēs zinātu, kam mēs piederam un kas ir nākotne, kuru tu, kungs, mums esi sagatavojis. Kas ir tās zāļainās ganības un tas mierīgais skaidrais ūdens, ko tu mums esi sarūpējis. Jā, debes Tēvs, mēs pateicamies, ka tava mīlestība ir lielāka par mūsu neprātu, par mūsu nomaldīšanos. Palīdz, debes Tēvs, mums sadzirdēt labā gana balsi. Palīdz mums viņam uzticēties un nevis novērsties no viņa. Palīdz mums viņam sekot un nevis bēgt no viņa. Jā, jo tikai tā mēs atgūstam veselo saprātu. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.